Labvakar, tiekamies diskusiju raidījumā un esam kopīgā ceļā uz Latvijas drošību. Šodien studijā Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Sveiki! Labdien un prieks būt Daugavpilī pie jums. Sāksim sarunu ar to, ka aizsardzības ministrija un vispār aizsardzības joma, drošības joma ir ļoti svarīga vispār, bet arī šīs dienas apstākļos ir vēl svarīgāka. Ir svarīgas tēmas, par ko jārunā, ir aktualitātes, kas ir jāizceļ. Kā jums liekas, kas šobrīd ir tās galvenās tēmas, pie kā strādā aizsardzības ministrija, par ko jūs domājat un kuras aktualizējat katru dienu? Drošība tiešām ir ļoti svarīga. Mums ir jāstiprina mūsu valsts aizsardzība un drošība. Arī ja mēs runājam par budžeta prioritātēm, tad šogad, skatoties uz nākamo gadu, ir tikai viena prioritāte. Tā ir gan iekšējā, gan ārējā drošība. Un, protams, kad aizsardzības jomai un aizsardzības nozarei ir jādara daudz, arī lai mēs tiešām ir virzīties uz priekšu ar konkrētiem darbiem, un tas arī tiek darīts. Darbi gan par mūsu spēju stiprināšanu, pretgaisa aizsardzība, krasta aizsardzība, dronu sistēmas, tehnoloģijas, munīcija, tas viss ir nepieciešams ieviest mūsu bruņotajos spēkos, un tas tiek arī šobrīd darīts. Mēs esam ieviesuši valsts aizsardzības dienestu. Tas nozīmē, ka jaunie cilvēki, kas mums pievienojās, arī šeit papildus resursi nepieciešams, izglītošanas, informēšanas arī ļoti svarīgi. Robežu stiprināšanas jautājums. Tieši ar šodien mēs tiekāmies ar kopumā četru valstu pārstāvi - Lietuvu, Latviju, Igauniju un Poliju, lai kopīgi vienotos par to, kā mēs virzāmies, lai stiprinātu mūsu valsts, bet vienlaikus arī Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu. Infrastruktūras attīstība, lielais sēlijas poligons, jo mums ir arī jānodrošina visas nepieciešamās spējas un arī darbības lauka priekš mūsu sabiedrotiem. Mēs uzņemam sabiedrotos, arī 5000 sabiedrotos šobrīd ir pie mums, tā kā mēs veidojam brigādes lielumu klātbūtni. Tā kā gan nacionāla līmenī, gan plaši kopumā, gan konkrēti arī šeit pierobežā un uz robežas, gan ar sabiedrotiem darbs notiek ļoti, ļoti aktīvi. Jūs minējāt šīs dienas vizīti Latgalē. Tagad var teikt, ka esat diezgan bieži viesis Latgalē. Bija tikšanās Balvos, šodien tā bija Silenē. Ko vēl paspējāt apskatīt? Kuri bija tie galvenie jautājumi, ar ko tikāties un kas bija lielākais fokus šīs dienas? Es tiešām Latgalē esmu šobrīd ļoti bieži, un tas arī parāda to gan valdības nostāju, kad mums ir jāstiprina pierobeža, mums ir jāveido dialogs arī ar iedzīvotājiem pierobežā un arī tīpaši Latgalē. Tā kā šeit absolūti par to vispār nav nekādi jautājumi. Es biju Balvos, es biju Ludzā Kārsavā arī tieši uz robežas. Es pagājušajā nedēļā biju Rēzeknes novadā un Rēzeknē, Ludzas novadā un arī Krāslavā. Tā kā faktiski gandrīz vai nedēļa paiet, kad es esmu Latgales pusē. Un ir tieši tā, šī bija plānota vizīte, bet mēs tieši arī nolēmām, ka nav jātiekās Rīgā. Bet, ja mēs runājam par robežas aizsardzību, tad gan Lietuvas, gan Latvijas, gan Igaunijas, gan Polijas ministriem jābūt uz robežas, lai mēs redzētu, kā tas izskatās šeit uz robežas ikdienā, kā cilvēki arī uz to skatās. Līdz ar to jā, šī tikšanās bija svarīga, lai mēs konkrēti vienotos par tiem darbiem, kā mēs arī kopīgi virzāmies uz priekšu. Latvija ir izdarījusi jau daudz. Mēs apstiprinājām plānu martā. Šiem gadiem ir veltīti 25 miljoni, bet kopumā 5 gadiem tie ir vairāk nekā 300 miljoni. Un jau no šiem 25 miljoniem lielākā daļa ir aizgājuši tieši priekš šķēršļiem, kas ir Latvijas arī industrijas, Latvijas uzņēmēji ražoti, pūķa zobi, ēži, prettanku, betona bloki, Hesko bastioni, un arī daļa uzņēmējiem nāk šeit arī no Latgales. Un tā kā mēs, protams, iedrošinām, kad šajā sadarbībā, robežu stiprināšanā šeit, protams, kad arī vietēji uzņēmumi ir tie, ar kuriem būtu ļoti vērtīgi arī turpināt šo sadarbību. Jūs braucot uz robežu, šobrīd arī šīs darba tikšanās reizes, viņas ir vairāk komunikācijā, vai arī tā ir vērtīgāk un labāk redzēt, kas realitātē notiek uz robežas, vai tas ir arī tāds kā apsekošanas moments, lai jūs zināt, kā ir realitāte? Gan. Tieši tā, es domāju, ka mums jāredz, kas notiek, ir jāparāda arī to, ko mēs darām saviem partneriem.
Un te ir arī lielā mērā šī informācijas apmaiņa, ko arī viņi dara. Tā kā noteikti arī, ja mēs plānosim nākamo tikšanos, tad šeit es domāju, ka tā ir liela iespēja, ka arī citās valstīs mēs tiekamies robežu. Bet šī pirmā šāda veida tikšanās 3 Baltijas valsts un Polija. Un tieši tāpēc mēs nolēmām, ka tam ir jābūt pēc iespējas tuvāk robežai, un tāpēc arī Daugavpils tika izvēlēta kā vieta, kurā mēs šo tikšanos varam arī organizēt. Tā kā jā, robeža ir gan apsekošana, gan vienlaikus komunikācija, arī to, ka jā, absolūti tas nav tikai mūsu valsts, un tas ir mūsu valsts prioritāte, bet ne tikai mūsu valsts prioritāte, bet arī, ka valsts tepatās mums kaimiņos arī par to domā. Mēs domājam kopīgi, un mēs lielā mērā arī veidojam šie ceļakarti, kā apmainīties ar informāciju un kā izmantot tās labās prakses un kā saskaņot lietas, izmantojot, teiksim, potenciāli arī tos pašus resursus, bet vienlaiks arī kā aizstāvēt mūsu intereses NATO ietvaros un arī Eiropas Savienībā, jo robežas izmaksas, stiprināšanas izmaksas ir augstas. Un tā ir ārēja Eiropas Savienības un NATO robeža. Tā kā mēs runājam ar Eiropas Savienību, arī principā šeit arī šī vienošanās par to, ka mēs arī konkrēti runāsim ar jauno komisiju. Un vienlaiks arī šodien mums bija tikšanās virtuālā veidā ar NATO pārstāvjiem. Par to, ka, protams, ja tīpaši mēs runājam par gaisa aizsardzību, pretgaisa aizsardzību, arī drona nopietnais incidents, kas ir bijis, kārtējo reizi apliecina to, ka arī šeit, stiprinot NATO un Eiropas Savienības robežu, tas nav tikai mūsu atbildība, tā ir mūsu atbildība, bet tā ir arī mūsu sabiedroto atbildība, jo tā ir kopējā ārējā robeža. Piemēram, šodien tiekoties pierobežā un kaimiņi arī vēroja šos drošības aspektus, robežu pašu, kā viņi ir aprīkota. Jūs arī šīs lietas viņi redzēja? Tieši tā. Vai tas ir tāds jautājums no viņu puses, it kā pārbaudīt, kā tad jūs tiekat galā, mēs darām tā un tā, bet kā jūs darat, lai viņi būtu pārliecināti, ka visiem sabiedrotajiem ir viena nostāja, viens redzējums jau uz šīm valsts robežām, vai viņi braucot saka, piemēram, mums tur ir augstāks žoks vai lielāki puķa zobi, kādā veidā notiek šī sadarbība, salīdzinot ar citām valstīm? Jā, es domāju, ka, protams, šeit ir pieredzes apmaiņa, un es pat teiktu, ka mums arī var mācīties. Tā kā tas nav tā tikai kaut ko pārbaudīt, protams, ka var arī ieteikt lietas, bet tajā pašā laikā arī, es domāju, mēs runājam tiešām par militāro pretmobilitāti, par to, ko mēs esam šī gada laikā jau izdarījuši, tad es domāju, ka no mums var mācīties. Ja mēs ļoti straujiem soļiem esam šo plānu arī īstenojuši. Latvija ir labā pozīcijā šobrīd? Es uzskatu, ka Latvija, protams, ka šis darbs viņš nekad neapstāsies. Un mums vajadzēja to potenciāli izdarīt jau vakar, bet tajā pašā laikā mēs tieši šīs valdības laikā arī martā apstiprinājām šo militārās pretmobilitātes plānu, robežu stiprināšanas plānu. Un no marta mēs esam aktīviem soļiem virzījušies priekš, kā es teicu, faktiski 20 miljonu apmērā visi iepirkumi jau ir veikti. Šie šķēršļi konkrētie ir jau gan saražoti, gan jau uzstādīti šajos konkrētajos materiālu tehnisko līdzekļu parkos. Jau namējas mācību laikā tie tiek izvietot uz robežas. Tur es domāju, ka mūsu kaimiņi var mācīties, bet arī mēs, protams, varam mācīties arī no idejām un no, teiksim, no tām tendencēm, ko arī dara mūsu kaimiņi, teiksim, no tiem pašiem igauņiem, kas ir veido bunkurs, tā kā mēs šobrīd apzinām, kāds ir šīs iespējas un kā mēs to potenciāli varam plānot, lai gan kopīgi lielajos uzstādījumos par to, ka nepieciešams šķēršļi, par to, ka šie mākslīgie šķēršļi ir jāsinerģizē, jāharmonizē ar teiksim, dabiskajiem šķēršļiem, par to, ka ir nepieciešams papildu mīnas, par to, ka ir nepieciešams sensori uz robežas, par to, ka mums ir nepieciešama konkrēta parka, par to, ka ir glabātuvs un slēptuvs priekš mīnām, munīcijas un karavīriem. Tur ir ļoti līdzīgas nostājas. Ir dažādi varbūt secība, kurš ar ko sāk, un tieši tāpēc šī tikšanās bija arī svarīga, bet kopumā šī izpratne ir absolūti ļoti līdzīga. Ar izpratni par to, ka cīņa pret nelegālo migrāciju, tas ir valstisks uzdevums katras valsts ietvaros, ka šeit ir arī savstarpējā sadarbības starp robežsardzi un bruņotajiem spēkiem. Es domāju, ka šeit mēs arī varam apliecināt to, ka mums ir ļoti laba pieredze cīnoties ar šo izaicinājumu. Arī citās valstīs ir, teiksim, šīs pieredzes, bet Latvija arī ir rādījusi savu priekšzīmi. Jā, vienmēr mēs varam gribēties, lai žogs būtu uzbūvēts ātrāk, lai visi sensori būtu jau uzlikt pēc iespējas ātrāk. Tas prasa zināmu laiku. Tā ir valsts, kas varbūt ir izdarījuši, teiksim, kādu pussolīti vairāk, bet arī mums absolūti šeit nav par ko kaunēties. Tieši otrādi, ja mēs runājam par militāro pretmobilitāti, tad mēs esam izdarījuši jau ļoti ātru un efektīvu šī pusgada laikā. Mēs parakstījām vienošanos janvārī, martā plāns,
uzreiz iepirkums ar uzņēmējiem, uzreiz jau mēs izmantojam betonu blokus, Hesko bastions, ja ļauj stiprināt robežu punktus, un šobrīd jau mēs ieviešam uz visas robežas šos te parkus, ko mēs ar namiem mācību laikā jau izvedām, jau konkrētās vietās jau novietojam, jau stiprinot šo pretmobilitāti, nodrošinot to, ka robeža tiek aizsargāta. Ja mēs runājam konkrēti par šiem aizsarglīdzekļiem, kā paša robežlīnija, žoga izbūve, tehnika, droni, viss, kas ir nepieciešams robežas apsekošanai, kādā stāvoklī, kādā posmā šobrīd ir šis līmenis, vai viņš ir pietiekams, vai ir vēl daudz, kas vajadzīgs. Mēs saprotam, ka vēl žogs līdz galam nav pabeigts, ar visiem sensoriem aprīkots. Kur ir tie momenti, kuri šobrīd ir tie paši gaidītākie uz robežas? Jā, es domāju, ka tas darbs nekad neapstāsies, lai tas būtu skaidrs. Un mums, protams, ka plāns ir konkrēti uz 5 gadiem. Mēs runājam par militāro šo pretmobilitāti, bet arī pēc šiem 5 gadiem es domāju, ka ir jāturpina šeit stiprināt robežu, lai cilvēki pierobežā, lai cilvēki Latgalē justos droši, lai šeit varētu investēt, jo mēs aizstāvēsim teritoriju no 1 centimetra. Tā kā skaidrs, ka šeit darbi jau notiek, bet darbi vienmēr būs nepieciešami, papildus un stiprināšana būs nepieciešama. Ja mēs runājam par žogu, žogs tas vispirms ir iekšlietu resoru pāraudzībā, tā kā tur mēs pieslēdzamies un palīdzam. Mēs esam pieslēgušies arī 20 km žoga būvniecību uz Latvijas-Krievijas robežas. Ja mēs skatāmies kopumā uz žogu, tad Latvijas-Baltkrievijas žoga izbūve ir pabeigta. Latvijas-Krievijas žoga izbūve ir jāpabeidz līdz šī gada beigām, bet jums ir arī taisnība, ka vēl šeit ir atkal jāstiprina gan piebraucamie ceļi, gan infrastruktūra, gan sensori. Tā kā vēl jau atkal darbs turpināsies arī šeit, bet pats žoga būvniecība ir jau faktiski pabeigta. Savukārt, kas attiecās uz mums, ir tiešām šī militārā pretmobilitāte. Tā kā šobrīd ir šķēršļi, bet mēs ejam nākamos soļus, kurā mēs izvietosim potenciāli ne kaut kur klajā laukā, bet principā arī konkrētajās glabātuvēs, izvietosim potenciāli šīs te mīnas, izvietosim arī potenciāli, teiksim, šīs te slēptuves vai glabātuves, tā kā tas arī tie nākamie soļi. Tas, ko mēs arī šobrīd saredzam, ka viens ir par robežas aizsardzību un stiprināšanu uz sauszemes, bet nopietnais drona incidents kārtējo reizi apliecina, ka, protams, mums ir jāaizsargā arī gaisā mūsu robeža, mūsu gaisa telpa, jo tā arī ir NATO gaisa telpa. Un, protams, ka šeit līdz ar to ir jāstiprina visas tās spējas, ko mēs jau arī darām. Tas prasa zinām laiku, jo mēs esam parakstījuši līgumu, principā viss jau šobrīd notiks piegādes attiecībā uz vidējās darbības pretgaisa aizsardzības. ARST sistēma ļoti dārga, ļoti efektīva sistēma, bet tas prasīja zinām laiku saņemt un ieviest. Tā kā tur būs jāpiet kādam laikam. Mēs paralēli arī meklējam iespējas, ko mēs varam pēc iespējas ātrāk izdarīt, lai stiprinātu. Šobrīd jau ir atvest arī papildus vienības un spējas uz robežu gan detekcijas ziņā, lai mēs redzētu vēl labāk, un arī principā notriekšanas ziņā. Bet vienmēr jāatcerās, ka, protams, arī šīs spējas viņas nekad nebūs absolūtas, un arī pilnībā mēs neesam, teiksim, tā aizsargāti, ka kāds no šiem incidentiem nevar atkārtoties. Un to arī minēja Polijas pārstāvis par to, ka Polijā šādi drona incidenti tomēr laiku pa laikam notiek. Tas pats notika arī Rumānijā. Tas, protams, atspoguļo to, ka mēs dzīvojam blakus kaimiņos agresoru valstī, mēs dzīvojam arī nepārāk tālu no kara darbības, mēs paši esam juridiski miera stāvoklī, bet vienlaikus tomēr mēs saskaramies ar šo hibrīdu apdraudējumu no dienas uz dienu, un tāpēc, protams, vēlreiz robeža ir tā pirmā josla, kas mums ir jāstiprina, bet tas nav tikai par robežu. Tas ir par sabiedrības izglītošanu, tas ir par kopīgo spēju stiprināšanu, tas ir par sadarbību ar mūsu sabiedrotējiem, arī tīpaši reģionāliem partneriem.